start with a few minutes of sitting quietly, and first you adjust your posture. Tad sāksim ar to, ka dažas minūtes pasēdēsim klusumā, tad iesākumā ieņemam attiecīgu ķermeņa pozu. And there's two important things on the posture, and one is relaxation. One is relaxation and the other is alertness. Un tad, kas attiecas uz ķermeņa pozīciju, tad ir divas būtiskas lietas. No vienas puses, lai ķermenis būtu atbrīvots, un otras puses, lai būtu tāds mūžums. So you straighten your back and you open your chest. Un tad iztaisnojam muguru un atveram krūškuri. That is supporting alertness. Un tas veicina to, ka mēs būsim mūži. Then you relax the shoulders and the belly. Un tad atslābināt plecus un vēdra apvidu. And you sit in a friendly, gentle way. Un tad sēžat tādā maigā, draudzīgā veidā. And that supports relaxation. Un tas veicina atslābināšanos. And then you might want to close your eyes, or you keep them open as you wish. Un tad jūs varat vēlēties pievērt acis, vai arī atstāt tās atvērtas, tas ir pēc jūsu vēlēšanās. And you bring your attention into your body. Un tad jūs pievēršat savu uzmanību ķermenim, To the trunk of your body. Jūsu ķermeņa stumbram, The belly and the chest. un tad vēdram un arī krūšu apvidum. And you become curious about the flow of the in and out breath. Un jūs kļūstat simtkārīgi un vērojat elpas plūdumu. You're not trying to stop thought. Un tad jūs nemēģināt apturēt domas, Like the noise outside and the noise inside here. And the thoughts, they can just come and go. tā piemēram trokšņi, kas ir ārā uz ielas vai šeit šajā zālē, vai arī tās domas, kas jūsos rosās, tās jūs vienkārši ļaujat tām iet. Like clouds in the sky. Kā tie būtu mākoņi debesīs. It's only when you notice that you're not present with the breath anymore that you come back. Un vienīgi tad, kad jūs pamanāt, ka jūs vairs neesat klātesoši un nesakojat savai elpas plūsmai, tad jūs pievēršat prātu atpakaļ.
questions about these the three doors to happiness, to genuine happiness. Vai ir kādi jautājumi saistībā ar šīm te 3 durvīm uz patiesu laimi? You told we could develop this serenity muscle and compassion muscle. Is there a way to develop wisdom? Is there a muscle or wisdom arises from those 2 sources or something else? Or is there a way to cultivate it yourself? Or methods? Yes, yeah, yes. Tad jautājums par to, ka minēts, ka vajadzētu attīstīt šo mierīgu prāta muskuli un tāpat arī līdzjūtības muskuli, bet vai ir kāds veids, kā varētu attīstīt gudrības muskuli? Vai tāds vispār? Vai tāds vispār eksistē? Yes, there is meditation practices to cultivate the insight into what you would call emptiness or selflessness or egolessness. Jā, protams, ir tādas meditācijas prakses, kas palīdz gūt ieskatu tajā, ko mēs sauktu par pašu neesamību, jeb tukšumu. And I can say a few words on how, for example, Lama Tsongkhapa, the founder of the Gelug tradition of Tibetan Buddhism, how he recommends to meditate on selflessness. Es varu sniegt arī dažus ieteikumus no tā, ko Lama Tsongkhapa, kas ir Gelug tradīcijas dibinātājs, no tā, kā viņš ir ieteicis meditēt par tukšumu. But there's also other methods. Bet, protams, ir arī citas metodas. So in this method, you start by starting to identify how actually the sense of self appears to you. Šīs metodas ietvaros jūs sākat ar to, ka jūs meditējat par to, kā parādās šī paša sajūta par sevi, kādā jūsos parādās. So this step is called to identify the object of refutation or the object of negation, that which you find out does not really exist in that way. Šo soli sauc par to, ka mēs kā identificējam objektu, ko mums pēcāk vajag noliegt, no kā atteikties. So in this meditation you remember or you imagine a situation, for example, where you feel falsely accused. Un šajā situācijā jūs atceraties kādu situāciju, ka jūs, piemēram, tikāt nepatiesi apvainots. Or where someone says something which triggers a button in you, which makes you irritated. Vai arī, ja kāds pasaka kaut ko, kas jūsos nospiež tādu kā pogu, kas padara jūs aizkārtināt. For example, someone says something to you and you have this response of, how dare you to say this to me? You stupid. To me! Tas būtu it kā jums kāds kaut ko pasaka, un jūsu atbildes reakcija ir tāda, kā gan tu iedrošinies man kaut ko tādu pateikt, man. So there is a strong sense that you say something to me. Tad ir šī spēcīgā izjūta, ka kaut kas tiek teikts man. So in this meditation,
you catch yourself and you really look deeply into what is it what I actually call me in that moment. What is that actually? Me. How dare you to say this to me? Un tad šajā meditācijā mēs vēršam savu uzmanību uz to, kas tad ir tas es, kas ir aizvainots, kas ir kam tas ir pateikts. And you might start to get a sense of that, kind of, it's like a contraction which is pervading your whole body-mind system. Un tad tajā brīdī jūs sākat sajust, ka šī reakcija ir tāds kā kontrakcijas, kas pārņem visu jūsu ķermeņa un prāta sistēmu. And then slowly you get a sense that this sense of me is actually there all the time. Un tad pamazām jūs nonākat pie sajūtas, ka tā jūsu sajūta par sevi, par es ir jūsos nepārtraukti. So right now, by listening, you probably have a sense that this moment happens to you. Tad, piemēram, tieši šobrīd, kad jūs to klausaties, tad jums var būt tā sajūta, ka tas notiek tieši ar jums. And that this you is the same you which entered this room. Bet tas jūs esat tas pats jūs, kas ienācāt šajā istabā. And it's the same you 10 years ago. Un tas esat tas pats jūs, kas bijāt pirms 10 gadiem. So that's the first step. Un tas būtu pirmais solis. And in the second step, you look for that, for that me. Un tad nākamajā solī jūs meklējat to mani sevi. And you look into the two possible places where it could be. Un tad jūs to meklējat divās vietās, kur tas iespējams varētu būt atrodams. And that's the body Tas viens ir ķermenis or the mind. un vai arī prāts. So when you start to look into the body, and you're looking for one me, right? There's only one me, one self. It's me. Un tad, kad jūs skatāties uz savu ķermeni, tad jums šķiet, ka tas ir viens es, It's one thing. viena lieta. So, but if I look into my body, what I find is many, many parts. Bet tad, kad es skatos uz savu ķermeni, tas, ko es atrodu, ir daudzas tā daļas. So internally I take off my skin, Un tad es it kā domās ņemu savu ādu, my hair, savus matus, bucket full of blood, tādu spaiņu pilnu ar asinīm, pile of stone, a pile of bones. un tad tādu čupiņu kaulu. So which one is me? Un tad kurš no tiem būtu es? There's many, Tur ir tik daudz but I look sastāvdaļu. for one. Es meklēju tikai vienu. Is it the bones? Un vai tie būtu kauli, Is it the blood? un vai asinis? No, it's not in the body. Nē, tas nav atrodams ķermeņa iekšienē. But probably you had a sense anyway, it's not the body. Bet tas nav tas pats ķermenis. So it needs to be in the mind. Un tātad tam jābūt kaut kur prātā. So we look into the mind. Un tad mēs palūkojamies uz savu prātu. So in the mind you have memories, Un tad jūs prātā ir dažādas atmiņas, different thoughts, un dažādas domas. you have these different roles you play, the different roles, the different masks. Un tad tas ir tās dažādās lomas, ko jūs spēlējat, maskas, ko jūs mācat uzlikt, Different feelings. un dažādas jūtas. And then you see, wow, it's coming and going and it's so many things. Un tad jūs saprotat, jā, bet tas taču nāk un iet, un ir tik daudz dažādu lietu. Which one is me? Un kura no tām esmu es pats? And
So you realize, oh, it's also not in the mind. Un tad jūs saprotat, ka, nu jā, ka tas nav arī prātā. Tas es nav atrodams arī prātā. And that not finding a separate solid self Un tas, ka jūs nespējat atrast tādu atsevišķu par sevi pastāvošais, and to realize that it is a construction, un saprotot, ka tā ir konstrukcija, a story, kaut kāds stāsts, a fantasy, fantāzija, put on the body-mind in different places, depending on different situations. kaut fantāzija, kas tiek projicēta gan uz ķermeni, gan prātu, dažādām vietām, dažādās situācijās. So that not finding, that is pointing into liberation. Un tas, šī te neatrašana, tas neatrašanas fakts ir tas, kas tā kā ved uz atbrīvošanos. So that's one of the methods. Tā ir viena no metodēm. Как в свете сегодняшней лекции можно объяснить символ и объем? Как в свете сегодняшней лекции, тема топика, бы мог объяснить символ я и ю? Abhyum is the Tibetan word. How, in the context of this talk you gave today, you could explain this symbol. Yes. So the Yabhyum is the Tibetan word for your main tantric practice, and in order to genuinely practice Tantra, you need to have a good insight, a good experience of what I just talked about. Tad Yabhyum ir šis jūsu galvenās tantriskās prakses simbols, un tad, bet, lai praktizētu tantru, tad ir jābūt, viens no priekšnosacījumiem ir tas, ka ir jābūt ļoti labai izpratnē par to, ko es tikko runāju, par tukšumu. So first, of course, because the tantric practices are very complex, you need to have a very stable mind. Tad pirmkārt, tā kā šis tantriskās prakses ir ļoti sarežģītas un komplekss, tad jums ir nepieciešams ļoti stabils prāts. And secondly, it is very important that you come from an altruistic motivation. Un otrkārt, kas ir ļoti būtiski, ka šī motivācija, kādēļ jūs to darat, ir altruistiska. So here even compassion wouldn't be enough. Un tad šeit vienkārši ar līdzjūtību nebūtu gana. But what you would need is what is called bodhicitta, the awakened heart. Bet tas, kas būtu nepieciešams šajā situācijā, būtu bodhicitta, jeb apmodinātā sirds. And the first step in a tantric practice is actually that you meditate on selflessness, on emptiness. Un tad tas pirmais solis tantriskajā praksē ir tas, ka jūs meditējat par pašu neesamību. So without that, tantric practice becomes actually a practice of self-inflation, of exaggerating. Un ja tā nav, tad šī tantriskā praksa kļūst par tādu pašu uzpūšanās praksi, par savu. Self-inflation is like you pump yourself up into some... Tā ir kā jūs pats savu ego padarat tikai lielāku. So that's how these practices in a way are the
foundation practices on which your tantric practice then is built on. Un tad šīs ir tās pamatprakses, uz kā pēcāk tiek būvēta jūsu tantriskā praksa. Does that answer your question? Я имел в виду в связи с этой темой, что именно как союз, как союз метода и мудрости, да? Именно метод, что он имеет в виду, скажем, метод развития как раз сострадания, а мудрость — это постижение пустоты. He meant union, wisdom, and compassion, Yeah. like method and wisdom. Yes. So that in the context of that. So the union of wisdom and compassion. So first, if you want to unify something, you need to have it. Un tad, ja mēs runājam par šo te metodes un gudrības apvienojumu, tad, ja mēs gribam kaut ko apvienot, tad iesākumā mums tām lietām ir jābūt. So initially, it seems to be that it is kind of two separate training. So at a certain time you study and meditate on emptiness, and on another time you cultivate the compassion part, the method part. Tas ir, šķiet, ka tas par to ir domāts, ka ir kaut kādā brīdī ir divi atsevišķi treniņi, ka no vienas puses jūs strādājat pie tās metodas attīstīšanas, un tad atkal ir, pēc tam jūs pilnveidojat tā kā to gudrību. But then slowly you realize that they go hand in hand and they support each other. Un tad tikai pamazām jūs saprotat to, ka tie abi ir ļoti saistīti, un tie tā kā ir roku rokā, un tad viens otru atbalsta. Un viens otru atbalsta. Because if you cultivate compassion, that itself lifts the veil of self-centeredness. Un, ja jūs pilnveidojat līdzjūtību, tas ir kā paceļ šo plīvuru, kas pārklāja centrēšanos uz sevi pašu. So within compassion you see that you don't exist in an independent cut-off way, but that you exist in a network of relationships. Un tad jūs tā kā saprotat, ka jūs neeksistējat tādā veidā, kas ir nošķirts no visas pārējās pasaules, kad jūs esat tādā kā tīklā, esat iesaistīts daudzās citās attiecībās ar apkārtējo. And that is part of wisdom, to see yourself as part of the network of existence. Un tad savukārt tā ir arī šis te gudrības daļa, kad mēs redzam sevi kā šī te tīklojuma sastāvdaļa. And the understanding of emptiness supports you in compassion, because you realize that the suffering of people is not necessary. Un tad tukšuma izpratnē balsta jūsu līdzjūtības izpratni, jo jūs saprotat, ka cilvēku ciešanas tas nav nepieciešams. So you not only have this compassion towards the pain, but also you have compassion with the confusion which leads to the pain. Un tad jūs neizjūtat līdzjūtību vienīgi pret tiem, kas jūt sāpes, bet jūs izjūtat līdzjūtību arī pret tādu mulsumu un apjukumu, kas var novest
vēlāk ved pie šīm sāpēm. And in tantric practice itself, you practice compassion and wisdom at the same moment. Un tantriskajā praksē jūs vienlaikus praktizējat gudrību un līdzjūtību. That's one of the reasons why tantric practice is seen as so powerful, because the wisdom and compassion is practiced in the same practice, in the same moment. Tādēļ šīs tantriskās prakses tiek uzskatītas par tik nozīmīgām, jo gudrība un līdzjūtība tiek praktisēta vienlaikus tajā pat vienā mirklī. So from your realization of emptiness, you rise as the Yajuna. Tad no savas tukšums realizācijas jūs parādāties kā Yajuna, which is a symbol of the unification of the male and female energy. Kas simbolizē šo vīrišķās un sievišķās enerģijas apvienojumu. And then from there you radiate loving kindness into all direction. Un tad no šī jūs izstarojat mīlošo līdzjūtību uz visām pusēm. So in a way you could say you do a metta meditation, this loving kindness meditation, while at the same time you have the recognition of emptiness. Tad jūs varat teikt, ka jūs vienlaikus meditējat par līdzjūtību, un tāpat laikā jums ir arī šī tukšuma realizācija. This was not for beginners, what I just said. Tas nekādā gadījumā nebija tēmā iesācējiem, tas, ko es tikko pateicu. But you can keep it in mind, so when you receive more teachings, then it might become handy. Tad jūs vienkārši varat to paturēt savā prātā, un tad, kad jūs kādreiz saņemsiet vairāk mācību, tad tas jums var noderēt. Any other questions? Jā, kādi jautājumi? Предыдущему вопросу, что девушка задала насчет мощь мудрости, вопрос, что Будда говорил, что мудрость возникает, когда ум избавляется от помрачающих эмоций и концептов. Практически он как бы уже изначально существует. И, в принципе, ее тренировать нельзя, она сама возникает, и вот, допустим, очищается. Я считаю, что все-таки можно тренировать его. About cultivating wisdom, connected to the question which was asked before, that you said, Buddha said that actually the wisdom already exists, and it arises when we have cleaned all the aspirations. So isn't it already there, instead of like training it as a muscle, but it's already there? What's your commentary on that? Yes, so there is within the Tibetan tradition, as with also you find that in many other traditions as well, like two approaches to that. So there is this what you could call a development model. So this is something which is particularly taught in the Gelug tradition with the Lam Rim, with the graded path. And in that model, your wisdom is more seen as a seed which needs to be cultivated and nurtured. And so this meditation which I just described is coming from that tradition. Okay, yes. I will get this. So, but in short, there is the development model. Tad īsumā ir divi modeļi. Tad viens attiecās uz šo Gelug tradīciju, kad mēs runājam par attīstības modeli, kur gudrība tiek uzskatīta par sēklu, kas ir
kad ir jāveicina tās augšana, un to mēs darām sakojot šim te lamrim, tā kā meditējot par tām lamrim tēmām. So here Buddha nature is seen as a seed which you need to fertilize. Un tad šeit gudrība tiek uzlūkot par sēklu, kas ir jāmēslo, jāļauj tai augt. And then there's another model in the spiritual path, which is discovery. It's a discovery model. Un tad otrs modelis ir tā dēvētais atklāšanas modelis. And you find that in the Dzogchen and Mahamudra approach. Un tad to jūs atrodat savukārt šajā Dzogchen un Mahamudra tradīcijā. So here Buddha nature is seen as something which is already completely developed. Un tad šeit Buddhas daba tiek uzskatīta par kaut ko, kas ir jau pilnībā attīstīts. Like the sky is already completely what it is. Līdzīgi kā debesis ir tās, kas tās ir. And the sky where your Buddha nature is pointed out to you by your master. Un tad šis te debesis ir tā līdzīgi kā jūsu Buddhas daba, ko jums atklāja jūsu skolotājs. And your job then is to stabilize that recognition of the sky. Un tad jūsu pienākums ir kā nostabilizēt šo te sajūtu, šo te izpratni par debesīm. So it's slightly different approaches. Tas ir divas nedaudz atšķirīgas pieejas. You have that also in the Zen tradition, where there's the tradition of a path, and you need to work hard to get there, or there is a tradition of all is already here. You wake up to that which is already here. Un tad līdzīgi arī In the Zen, Zen tradīcijā, kad ir šī te viens uzskats, ka ir ceļš, kas jums jāiet, un jums ir smagi jāstrādā, lai jūs sasniegtu to mērķi, un tad tas otrs uzskats, ka jums ir vienkārši jāatmostas, lai saprastu to, kas jau ir. In the Christian tradition, you have the mystics who realize God in the present moment, now. Un tad kristīgajā tradīcijā arī ir mistiķi, kas ir kā realizējuši Dievu šajā pat brīdī, tagadnē. And then you have also the practice of, you need to work hard so that you get to God in the end, in the end of your life. Un tad otra pieeja ir tā, ka jums ir ļoti smagi jāstrādā, lai jūs sastaptos ar Dievu savas dzīves beigās. And it's an interesting exploration how we as practitioners can combine these two approaches. Un tas ir ļoti interesanti, ka mēs varētu šīs divas pieejas kombinēt. Seeing how they can support each other in our own practice. Un skatīties, kā šīs abas pieejas var balstīt mūsu praksi, mūsu ikdienas praksi. I guess you have much more questions, but that's it. Вопрос насчет обета. Брал ли он все 253 обета монашества? И какие он, скажем, в буддизме считается, что если не берешь обеты, то не будет как бы роста. Вот. И снял ли он сейчас с себя все эти монашеские обеты, поскольку я слышу, что он говорит, что это не монах? Как он считает вообще для практики, сказалось ли снятие этих обетов монашеских для практики? So last question about vows. That he knows that you were a monk. Yeah. And did you took all the 250 vows? 253 vows. Yeah. And because it's considered that this is the best way to develop to grow in your practice, to become a monk. Yeah. And when you gave this road, did you give up all the vows, or how you call it?
gave back all the vows, or and how, Yeah. do you feel that it affects your spiritual practice? Yeah. Someone asked a similar question in the weekend, so you can watch the video. Nedēļas nogales mācībās kāds jau uzdev šādu jautājumu, tad jūs varat paskatīties video. But I can say a few minutes, I can talk about this. Bet pāris minūtes es varu par to parunāt. So yes, if you give back the vows, then you give back the 253 vows. Un jā, protams, ja jūs atsakaties no šiem te mūku solījumiem, tad jūs atsakaties no visiem 253 solījumiem. But of course, there is the 5 lay vows which you keep, and the Bodhisattva vows and the Tantric vows. Bet, protams, jūs paturat tos tā sauktos 5 laicīgu cilvēku solījumus, kā arī bodhisattvas solījumus un tantriskos solījumus. And the Bodhisattva vows and the Tantric vows are seen as more powerful, and they actually overrule the monk's vows. Un šie bodhisattvas solījumi, kā arī tantriskie solījumi, tiek uzskatīti par daudz nozīmīgākiem nekā mūsu solījumi. So if there's a conflict between the Bodhisattva vows and the monk's vows, then you have to follow the monk's vows, the Bodhisattva vows. Un tas ir, ja jums ir kaut kāda pretruna starp, konflikts starp šiem te mūku solījumiem un bodhisattvas solījumiem, tad jums ir jāsako bodhisattvas solījumiem. So, for example, if I as a monk come to a river and there's a woman drowning, Un, piemēram, mēs kā mūks nonāku pie upes un redzu slīkstošu sievieti. for a Theravada monk, it's a very clear situation. Teravādas mūkam šī situācija ir ļoti skaidra. Oh, I wish you to be happy. I'm sorry, I can't do anything about it. Jā, viņš vienkārši saliek rokas lukšanā un novēl šai sievietei visu labu, bet viņš tiemžēl nevar nekā palīdzēt. But for a Mahayana monk, because he has the Bodhisattva vows, he will, if he does not help, then he violates the Bodhisattva vows. So he has to let go of the monk's vows at that moment. Tad savukārt Mahajānas mūkam ir pretēji, ka tad viņam uz brīdi jāatkāpjas no tiem mūku solījumiem, jo dodot priekšroku bodhisattvas solījumiem, jo ja viņš tur to nedara, nepalīdz šai sievietei, tad viņš lauž savus bodhisattvas solījumus. And yes, of course, when I gave up to live as a monk, there were a lot of changes in my life. Jā, protams, tajā brīdī, kad es atteicos no mūka dzīves, manā dzīvē notika ļoti daudz pārmaiņas. And new challenges. Jā, un izaicinājumi. It was more peaceful, the monk's life. Un var teikt, ka mūka dzīve bija daudz mierīgāka. So from my happiness level, I would say it's easier to be happy when you're a monk. Un tad no tāda mana laimes līmeņa viedokļa, es varu teikt, ka ir vieglāk būt laimīgam tad, kad tu esi mūks. So if that would be the purpose of my life, to have happiness, probably I would have to say it was a mistake. Un, ja manas dzīves mērķis būtu tieši šī laimes izjūta, tad es varētu teikt, ka tā bija kļūda. But in terms of learning and growing and expanding, it feels it was the right thing to do. Bet no tā viedokļa, no mācīšanās viedokļa, no izaugsmes, tāds attīstības viedokļa, es varu teikt, ka tā bija pareizā izvēle. And some things didn't change. Dažas lietas nemainījās. So I was very fortunate that I could just continue to teach and give courses, and so my life is completely every day is completely just practicing.
Dažas lietas nemainījās, tad man ļoti paveicās, ka es varēju turpināt mācīt, pasniegt dažādus kursus, un mana ikdienas dzīve ir ļoti daudz praktizēšanas. So when I was a monk, I had the feeling of that every moment, every day is dedicated to practicing the Dharma. Es biju mūks, tad man bija tā sajūta, ka katra diena ir veltīta dharmas praktizēšanai. And it's still like that. Tas tā ir vēl joprojām. One gift through not being a monk is that I could return more seriously through the exploration of psychotherapy. Tad viens no tiem labumiem ir tas, ka es vairāk varēju When I stopped to be a monk, I could return more. Kad es pārstāju būt mūks, es varēju pievērsties atpakaļ vairāk psihoterapijai. And of course, since most of us, we live in relationships. I mean, we all live in relationships, but most of us live in intimate relationships. Tad tā kā lielākā daļa no mums dzīvo attiecībās, un jo īpaši domāju tādas intīmas attiecības. So I see how exploring that with my wife is really valuable, also in terms of how I can teach. Un tad tas, ka es piedzīvoju šīs attiecības ar savu sievu, tas man ļoti palīdz arī mācīt. In particular, this feeling also was quite strong with me when the last few days when I taught here in Riga in the different companies. Un tad šī sajūta man bija ļoti spēcīgi izteikta. Pēdējo dienu laikā, kad es mācīju. I gave this training in Swedbank and in Balta and where did I go today? LMT. Kad es mācīju dažādos uzņēmumos Rīgā, gan Swedbankā, gan LMT, gan Balta. And so that's also a field which is now open to me. Un tā arī ir joma, kas man tikai nesen ir atklājusies. And that's of course very valuable for me because I feel that the awakening or the enlightenment for us is happening not in the monks and nuns' way of life, but in our life as layman and laywoman. Jo es saprotu, ka šī apgaismība ar mums arī apskaidrošanās var notikt arī ne tikai dzīvojot mūku dzīvi, bet arī dzīvojot laicīgu cilvēku dzīvi. So that's it. Tas arī viss. Thank you very much. And, thank you for coming. And I might see you again. Liels paldies visiem. Since I have been coming here for a few years now, so it's very likely that I will come again. Ļoti ceru jūs visus atkal redzēt, un tā kā es uz Rīgu braucu jau pēdējos pāris gadus, tad visdrīzāk. And it's nice for me, of course, to combine it also with growing. Because then also, unfortunately now I need to make money with this. Un tad ir ļoti jauki sadarboties arī ar growing, jo diemžēl man šobrīd ar šo visu ir jāpelna arī iztikt. That's really a drawback. I really enjoyed that part of being a monk, and I didn't need to care about that. Un tas savā ziņā ir tāds kritiens atpakaļ, jo tā bija tā mūka dzīves daļa, ko es izbaudīju, ka par to nav jādomā. I think this is one of the biggest disadvantages. Un iespējams tas ir lielākais trūkums man šādā aspektā. Because it's so nice, to go somewhere and to just teach, and
and not to care about how much money I get, or so that was really fantastic for me now to combine these two things, so that I can teach here. I taught here this weekend and tonight, and so this is for me a wonderful combination. Nu jā, un tādā ziņā ir šī tā brīnišķīgā kombinācija, ka tur gan bijušas šī tā mācības uzņēmumiem, gan arī mācības Gandena centrā nedēļas nogalē un šodien, un kad šīs abas lietas var tikt apvienotas. If you want, you can join the group in Denmark. Tuesdays evenings we live stream the mindfulness meditation. So tomorrow evening I will be in Copenhagen teaching from 7 to 9, and you can watch me meditating in Copenhagen. Maybe you can tell the link how to find. Yeah, you can find the link on my website, which is Mindful Dreaming, mindfuldreaming.org, and there's a link, video live stream. Or you go directly to the YouTube channel, which is Stefan Pender. This one. Tad, ja vēlaties, jūs esat labi lūgt skatīties tiešraides no Kopenhāgenes, kur otrdienas vakaros notiek mindful meditācijas no 7 līdz 9. Un tad to informāciju var atrast mājaslapā Mindful Dreaming, un arī vai vienkārši YouTube'ā ievadot vārdu Stefans Pender. It's a bit boring, of course. Protams, ir nedaudz garlaicīgi. But yeah, so that's how it is. You know? So when you meditate, not much happens. Tas tā ir, ka tad, kad jūs meditējat, tad nekas daudz nenotiek. But I give some talk, and I give some guidance in the meditation. Bet, protams, es arī nedaudz runāju un arī sniedzu vadlīnijas. Okay, thank you. Thank you for translating. Very beautiful translation. You are also. If I may ask you to stay for a short while. Yeah. So, you were a very nice teacher when you came here as a monk, and I think everybody would agree that some new values is added now, and we are very happy to cooperate with people who tries to change the business area in our country, and you as a very, very nice tool for that. So we really appreciate that you are coming here, and I hope next time will come very soon. So, Thank and you. we are trying to help a little bit with disadvantages Thank you. as much as possible. Thank you. Mīļš paldies Inesei un mīļš paldies Jānim un Edgaram un Sigitai un visiem, kas apmeklē nodarbības. Nākamais pasākums ir jau šo piektdienu, kad dziesmnieks Miks Straume piedāvās brīnišķīgu vakaru ar dharmā balstītu mūziku, jo viņš dodas projām uz citu kontinentu, uz vairāk kā pusgadu. Un pasākumā piedalīsies arī viņa draugi, tādi kā atzējotājs Valds Bisenieks, arī dažādi instrumentu spēlētāji, tā kā visus tādu saviesīgu pasākumu. Cik mums? 7 šeit, jā.